otram mācamies piedot vēl ar vienu. Vārdi ir tikai vējš, kad tie aiztēts tecēs. Vārdos melnais kļūst balts, un rūpēs paliek salds. Sveika. Viss. Pēdējais. Atved skūpsts. Adies, amor. Lūdzu, negrūd. Man bija koma tikko. Marta, man vajag ar tevi aprunāties. Mums nav par ko runāt. Jānis vēl atgriezīsies. Jānis neatgriezīsies. Tu viņu izdzini. Viņš pats teica. Saprotu manu stāvokli. Es esmu vakumā. Kādā vakumā? Informācijas. Es nezinu, ko lai es saku sievai. Es nezinu, ko tu viņai esi sastāstījis. Un guļ, ka tāds apoks un blisina acis. Marta, lūdzu. Lūdzu. Ielaid uz brītiņu. Par manu veselību tu vispār neko neesi pajautājis, tikai par sevi. Man nebija laika. Un es tam laukā kā tādu svešu. Nu, labi, nāc iekšā. Ko tu trīci? Pie stūras gan bija zērglis. Es te teicu, apstājies. Nē, tu gāzē. Protams, līdz pirmajiem pagriezienam. Es tā arī nesapratu, ko tā strīdi no tevis gribēja. Tu viņai izstāstīji par tām telefonu sarunām? Iegaumē tas, kāpēc tu man zvanīji, nav pateikts. Un kāpēc es tev zvanīju? Tu izdomā pats? Es tev zvanīju par zālēm. Tad visi cenrāži taču pie Jāņa. Nu, par tām kompensējumām zālēm. Tās jau ir tavas problēmas. Varbūt teju? Negribu. Es jau slimnīcā esmu pārdzēries. Vai Jānis no tevis aizgāja prom? Šo tēmu mēs neapspriežam. Man tiešām ir ļoti žēl, ka tas viss tā notikās. Šo tēmu arī slēdzam. Beidz, no tevi runāt tāpat kā runāt ar sienu. Pagā, tu man gan arī nogalināji. Ko? Savus pārmetumus var iebāzt sev vienā vietā. Nu, bet es teicu, ka es atvainojos, ka man ļoti žēl. Te tā viss. Man tu vairāk nezvani. Un manā mājā nerādies, saprati? Labi, labi. Tīnījās! Jā, iet uz slimnīcu. Pirms Astrīdi nav atgriezusies. Nu jau ir 8. Solīja būt klāt 7. Ko tu soli, ja tu neturi savu doto vārdu? Kas tas ir, ka mūsu dienās neviens netur savu doto vārdu? Daļas. Piedod, es sādāk nevarēju. Uzdevās pārbaudi. Kādu pārbaudi? Arī krāvai pārbaudīja plombas dokumentus. Ne, bet viss kārtībā. Visi kārtībā. Ko? Muita? Kādu muitu? Onknāpus tur melnām bestēm staigā. Visi kārtībā. Kur kravu? Kur tev kravu nogādāt? Ko tie menti atrada? Neko neatrada, tu naudu dabū, mums un viss kārtībā, labi? Rēķins. Kāds rēķins? Pa kādu rēķinu tu runā? Nu? Pagaidiet, mīļie draugi. Kopš kur?
Jūs kaut ko neesat sapratuši. Esmu godīgs uzņēmējs, kārtīgs. Būs rēķins, būs Kurš dienas tas godīgs uzņēmējs? Būs rēķins, būs krāvā. Es esmu kārtīgs, godīgs čaks. Es nesaprotu. Tu viņš vienkārši... Tu gan čēdbils prom? Ko es to kravu daru? Es ne... A, man sadzerties? Man sadzerties? Tu tikai sadzerties. Tu domā, ka visu laiku dzērt tev tikai būt kaut ko Bet ko man citu darīt? Ej, Ko? dzērt Ko man tikai. citu darīt? Ko Ja es man saku, skatīties dārgi, tev? Tu naudu Es esmu- dabūji? Tu dabūji naudu, ko? Ko man tā cisterna darīt tagad? Nezinu tagad. Domā! Palaid viņu garām. Jā. Man liekas, ka viņš seko tiem diviem durakiem. Tic man, Jānis, viņš sagaidīs ķirķī. Es vienreiz dzēru ar vienu prokuroru, bijušiem. Viņš man stāstīja, kā tas notiek. Atnāk krava, šī atskrien. Ložņā skatās, izliec, ka nesaprot, ka tā ir kontrabanda. Bet mierīgi saliek visus tos savus blusiņus, mikrofonīgus, pēc tam sēž kabinetā, gudri klausās. Kā policijai schēma ir vajadzīga. Kurš atved, kurš saņem, kurš izplat tālāk. Un tikko tie abi divi pamuļķīši pateica, ka bija pārbauda. Tā es sapratu viss, jāpina makšķeris. Droši paliek nedroši, jā. Es labāk staigāšu pliku pakaļ nekā visu mūžu sēdēšu cirķī. Es teicu, nevajadzēja pīties ar to resno. Es vispār nesaprotu, kā tu varēji ar viņu vienoties, ko? Kā tu vienojies? Kā? Teici, ka ņēmis, nepaņēmi. Ļāvies, tu rokas naudu būtu paņēmis. Tu zini, ka es jaunu tačkas pasūtījis. Tu zini, kur es esmu investējis. Ja tagad tas viss uzkarās, es esmu ielidojis, kapitāli ielidojis. Tu pēc čīkstē, sarēs parādos līdz ausīm. Un netraucē man skriet. Atnes ūdeni. Hei, paņem. Es gribu bez gāzes, tur ir gāze. Ko bez gāzes? Tikai tāpēc, ka te ir ūdens. Ar gāzi man bija jāņem bez gāzes. Jā, tu bija jāapņem ūdens bez gāzes. Kāpēc man vienmēr būtu jāņem ūdens? Tāpēc, ka tu vakar nepaņēmi, es teicu, paņem ūdeni. Vakar es paņēmu. Nē, tu neesi paņemts, kur ūdens.
Labdien! Krimināla policija, inspektors Maskalniņš. Kas noticis, puiši? Brauksim uz nodaļu, aprunāsimies. Kur? Uz nodaļu. Puiši, es neko neesmu izdarījis. Rokas, lūdzu. Kādas rokas? Rokas. Kāpēc? Pagaidiet, ko jūs tagad darat? Ko jūs darat? Ko es esmu izdarījis? Lūdzu, paskaidrojiet man. Jūs varat man paskaidrot, kas noticis? Pagaidiet. Pagaidiet, man vielītes palika. Man vielītes ļoti svarīgs. Ovāciju un aplausu par radošajām mokām. Es īsto nakts laikā piedzemdēju. Izzina vīru no mājām, lai varētu strādāt. Ne tikai vīru. Oho, tev viņi daudz. Es ar Dainu vakar nodedzināju visu tiltus. Galvas saps nelaimes viņa dēļ. Nu, pareizi. Varēs tagad Jāņos meklēt papardes ziedu. Man izdevās nokaulēties ar Jānu precinību. Un tagad mēs iekļausimies budžetā. Mācīs. Man ir vēl viena ģeniāla ideja. Tīrības akcija. Iztīrīsim visu tuvāko veikalu plauktus. Man vajag jaunu kleitu, man vajag jauns kurps un man vajag jauns auskurs. Es gribu jauns auskurs, viņš tie ir apnikuši. Vajag. Pagā, uz kurien? Jūs tikko atnācāt. Jau uz veikaliem skries man. Bet, Margarita, tas ir jaunajiem pasākumiem. Man vajag kleitu Tu man teici, ka vajag meklēt jauns kontakts. Man kurps vajag. Gumīnieks, varbūt, ka Labi, viss. Tas tev gumīnieks. Uz stundu. Uz stundu. Un pēc stundas būtu atpakaļ. Varbūt bišķi ilgāk. Nu, bišķi. Nekāds bišķi ilgāk, bet stundas tā, lai būtu atpakaļ. Skaidrs? Ejam, brauksim ar tavu mašīnu. Manējā, man liekas, īsti Valgā nebrauc vairāk. Veikali. Šmoks. Kurš strādās? Es arī neiet. Nu. Durvis, kurš aiztaisīs? Paskaties, kādas superīgas lietas es atradu. Vislabākā iepirkšanās ir tad, kad ģimenē ir krīze. Vēlāk, kad tu salīgst mieru, tad visi automātiski visi izdevumi norakstās kopīgos finansiālos zaudējumos. Nu, ko tu tur sametīji? Paskaties, kāda žaketa. Un tikai cena, protams, bet, nu, es pagaidīšu atlaides. Es tev varu aizdot, ja gribi pēc? Nē, nekādus parādus līdz jāņem. Es tev atkal visu mēnesi ēdīšu griņķus. Šodien man viss patīk. Man patīk pilnīgi visu. Man visu vajag pa 3. Man vajag 3 kleitiņas, 3 žaketītes, 3 svārciņas, visu. Hei, kā es šito palaidu garām? Wow, tas ir superīgi kleita ar īstu ādu. Nebūs man pārāk seksīgi? Tas tev būs seksīgi. Nē, tu drīzāk kā māte izskatīsies. Tu beidz. Nē, viss atkarīgs, kurā vietā to velk. Ja, protams, uz kapsē, tad gan nebūs seksīgi. Labi, šoreiz es to neņemšu. Nu, tad viss. Pietiek. Es aiziešu vēlreiz apstīties to žaketi, iemīlējus tajā žaketē. Tad beidzot. Kas beidzot? Es tā gaidīšos jaunums. Tu šķiries no Martas, es visu zinu. Mēs nešķiramies? Kā tā? Tu tā kā esi aizgājis no mājām? Es atkārtoju vēlreiz, mēs nešķiramies. Tas viss ir tikai pagaidām. Jānīt,
Es saprotu, ka tu nevari saņemties. Un ka tava iekšējā inteliģence tev neļauj izlemt. Bet tu taču neesi ar Martu laimīgs. Viņa taču tevi nemīl. Tu gribi, es ar viņu parunāšu pavisam mierīgi, bez histērijām, bez kliekšanām. Pavisam skaisti un mierīgi. Paldies par rūpēm, bet nevajag. Es nevēlos neko mainīt, tici man. Un Dainim tagad īpaši nav vajadzīgi nekāda morāla satricinājuma. Man taču ir viss vienalga. Tu saproti, ka es gribu būt kopā ar tevi. Tu nesaproti, Astrid. Tu esi tā, kas nesaprot. Man ir labi ar manu sievu, un tu ej pie sava vīra. Un ko, mēs nebijām laimīgi? Vai mūsu mīlestība ir pagaisusi? Tu gribi dzirdēt taisnību? Saki. Es jūtos briesmīgi. Tu esi man labākā drauga sieva. Es ienīstu sevi un ienīstu arī tevi. Trīspadsmitais. Labrīt, tēt, kā gulēji? Ko? Kā gulēji? Ekscelenti. Nekādi krāsaini murgi, ne melbalti. Nekādi. Tukšs ekrāns. Mierīga dzīve. Uztep tev olu, jeb beidzot kaut ko veselīgāk? Zini, auzu pārslas variet atdot zirgiem. Labi. Labi, ņem tēju, tikko uzliet. Apnicis. Kas tēju? Neapnicis, ka tu esi viena. Ka tev nav drauga, ka tev nav, ģimene. Tēti, nesācis jau no paša rīta. Ko no paša rīta? Es esmu tavs tētis, jā. Es gribu, lai ar tevi viss ir kārtībā. Es no tevis tikai dzirdu darbs, jā, festivāli, kas tur. Vai tu nevari strādāt savā profesijā? Dievs, es jau strādāju savā profesijā, paklausies, es savā darbā. Striptīzu, nedejoju. Tā vēl trūka. Vispār nav nekas garlaicīgāks, kā no rīta klausīties tavu moralizēšanu. Avīze mums ir atnesta. Uztaisīšu es, tad atnesīšu. Es pēc avīzes aiziešu pats. Man vajag pakustēties, vajag nodarboties ar sportu. Pats aiziešu, jā. Ko? Aizslēdz durvis!
Dieva dēļ, kas tev notika? Asinis, saka, Dieva dēļ, kas tev notika? Jā, tas saucās aizgāja pēc avīzes. Nē, es nesaku, Dieva dēļ, kas tas tāds ir? Piezvan Kārlim. Piezvan Kārlim, tikai nesaka, es esmu sašauts. Sašauba, Dievs, sašauba, tepat pie mājas sašauba. Kārlim, zvan! Paklausies, es piezvanīšu ārstam. Ievod man telefonu! Es zvanu. Varat būt mierīgs tikai visu, lai aizstāvētu savu klientu intereses. Jums arī priecīgi nosvinēt. Atā. Advokāts Vasalnieks klausās. Kārli, tētis tevi lūdza. Viņš teica, ka viņš ir ļoti noilgojies. Kas noilgojies? Tēvs? Pasveicinu viņu. Kad varēšu atbraukšu. Atā. Es nesapratu, viņš tik vienaldzīgi pateica, ka atbrauks tad, kad varēs. Tas nozīmē, ka viņš būs drīz klāt.